Priekšmets kalpo arī kā rotaļlieta, tad mākslinieks Vits Vasilkovskis jau pirms vairākiem gadiem trāpījis desmitniekā, radot izstādi rotaļlietas pieaugušajiem. Ja iet runa par vecām lietām, tad man viņas vienkārši pārliecina ar savu ilgdzīvošanu. Laika mašīna, ar kuras palīdzību var nokļūt kaut kādā nepārāk senā pagātnē, ko ļoti daudz cilvēku vēl labi atcerās. Neatkarīgi no apkārt notiekošā dizaina mēneša, mākslinieks radījis savu dizaina galeriju. Pēdējā laikā ir radusies šī objekta sērija, kas viss ir diezgan tādā psihadeliskā krāsā, kas būtībā agrākiem objektiem man nekad nebija raksturīgi. Iespējams, ka arī turpmāk vairs viņi nebūs šo krāsainu objektu, jo kaut kā tas krāsu krāns laikam ir aizgriezies ciet. Dizains var darboties arī kā protests. Kamēr viena dejo vai dzied ar zvaigznēm, mākslinieki jau radījuši darbus mirsti ar zvaigzni un ne tikai. Šis ir mans īpaši iemīļotais objekts, saucās Kakāra zvaigzni. Vai šādā veidā mākslas kļūst par ieroci? Domāju, ka nē, tas nav ierocis. Vienkārši zvaigznēm ir tiesības dejot, dziedāt, darīt visu pārējo, un man ir tiesības taisīt šādus objektus.